Šoreiz NRA LV devās apskatīt Vienības gatavas un Tīrainas ielas krustojumu, kurā katru rītu šoferi, tā sakot, piespiedu labprātīgā kārtā brauc agresīvi un ik pēc pāris sekundēm spiest izraisīt avārijas situācijas. Šī noteikti ir vieta, kur šoferi brauc agresīvi un bīstami, bet pilnībā vainot viņus nevar, jo tie, kuri dodas savās dienas gaitās no Tīrainas, ir pēdējie krustojumā, kuri drīkst veikt manevru, kas nozīmē, ka viņiem ir jāpalaiž visi tie, kuri virzās pa Vienības gatvi, kā arī tie, kuri grib braukt taisni no Tīrainas ielas. Krustojumā atradāmies vien nieka 25 minūtes pēc 7:30 no rīta, kad lielākā daļa šoferu, lai nogrieztos pa kreisi, izmantoja iespēju braukt pa pretējo ceļa pusi. Tad šķērsoja dubulto nepārtraukto līniju un censies iekārtoties savā braukšanas joslā. Šķiet, arī ceļu policija šo krustojumu vairs neuzskata par sakārtojumu, jo redzot, kā priekšā braucošais auto pārkāp noteikumus, policijas ekipāža nekādīgi nereaģēja. Kur daudz pārkāp noteikumus, vienmēr atrodas vēl kādi, kuri gatavi pārkāpt vēl vairāk. Tā šī džipa vadītājs pa pretējo pusi brauc ilgāku laiku un tikai tad neatļautā vietā apgriežas savā braukšanas joslā. Jāatzīst, ka tāds ceļš sniegā izskatās jau krietni labi iebraukāts. Atbildīgie departamenti šķiet ir atmetuši visas cerības ieviest šeit kādu kārtību. Un katru rītu šis noteikti ir top 3 bīstamākais krustojums Rīgas ielās.